Sveicināti! Es esmu Ingūna Petersone, aroma, stila, kluba idejas autore un vadītāja, un šodien es parādīšu iespēju, ko vēl var paspēt pasūtīt caur mūsu klubu, kā mūsu kluba biedrs Ziemassvētku dāvanām. Aromāts tā ir cilvēka pasaule, un aromāts tā ir cilvēka ikdiena. Šis aromāts ir jaunums no modes dizainera, vadoša pazīstama modes dizainera Vācijā, un šis aromāts ietver sevī visu to, ko var ietvert sievišķīgs, pilnīgs, bagātīgs aromāts, jo sirds notī ir ļoti, ļoti dārgi aromāti kā jasmīns, roze, lotos. Tas viss dod īpašu noskaņojumu, un šis aromāts ir piemērots enerģiskām, pašpārliecinātām sievietēm. Šim aromātam ir ļoti glīts iepakojums. Aromāta kastītē iekšpusē ir satīns, un aromāts iekļauj sevī arī novēlējumu no Guido. Tā kā šī ir ļoti sievišķīga un laba dāvana. Savukārt vīriešiem, kas ir darījumi vīrieši, kas ir biznesā, ir šis personīgais, tieši otrais smaržu komplekts, ko piedāvā Bruce Willis. Šo komplektu viņš izstrādāja pagājušajā gadā, arī ar ļoti īpašām un interesantām notīm, kas piešķir reizē gan ikdienišķu sajūtu šim te darījumu vīrietim, gan arī šo te pārliecību un visa varēšanas sajūtu, ko var piedāvāt tieši pats parfīma autors. Aroma studijā mēs strādājam ar aromātiem, mācamies viņu raksturu, klausamies aromātākā mūzikā. Un šajā kastītē, kas vāciski saucās Starbucks, latviski zvaigžņu kaste, ir iekļauti vairāk kā 20 sieviešu aromāti un vairāk kā 20 vīriešu aromāti. Tad mēs arī viņus ejam soli pa solim un mācamies. Vispieprasītākais top vienkāršais aromāts, bet tai pašā arī ļoti interesantais, ir džungļu karalis. Arī viņš šobrīd šajos svētkos kā dāvana būs ļoti labs, piekam dažāda gadagājuma cilvēkiem un arī dažādu profesiju pārstāvjiem. Lai mēs iepazītu, ko šis vācu ražotājs vēl piedāvā, tad ir iespēja izvēlēties arī top preces, kas ikdienā ir nepieciešamas, kā piemēram šis dezodoranta rullītis, kurš satur aloju veru un kokvilnas ekstraktu. Viņam nav nekādas īpašas smaržas, un viņš neatstāja arī baltus plankumus uz apģērba. Un ziemas laiks ir laiks, kad apkārt ir vīrusi, kad apkārt var būt dažādas sajūtas. Tāpēc es no savas puses rekomendēju šajā laikā parasto zobu pastu reizēm pamainīt pret zobu pastu, kas satur sudrabu. Jo jūs taču zināt, ka sudrabs, tas ir visu karalis. Sudrabs ir ļoti liels dezinficētājs. Un, protams, ziemas laikā mēs padomājam arī par acīm. Arī acis sievietei ir ļoti svarīgas un ļoti īpašas. Tā kā ziemas laikā krēms, kas satur tīru alojas veras gēlu, pusi uz pusi, un magnolijas ekstraktu, būs tieši tas, kas arī svētku vakarā liks tev izskatīties brīnišķīgai. Ja tu vēlies uzzināt, ko vairāk par mūsu aroma klubu, vai tev rodas papildus jautājumi, tad raksti man. Es esmu Ingūna Petersone, un labprāt atbildēšu uz taviem e-pastiem un sazināšos, protams, arī mutiski. Uz tikšanos!